Esiet sveicināti Perfection 86 kanālā. Nu ko, šodien dodamies atkal jaunā piedzīvojumā, kas ir īstenībā arī kaut kas super negaidīts priekš manīm, jo nebija cerējis, ka kādreiz kaut kur tādā lietā vispār man kāds uzaicinās piedalīties, jo tas ir saistīts ar aviāciju. Jā, kāds man sakars ar aviāciju. Es knapu uz zemes droši stāvu un kur no gaisā. Tā kā jā, bet par ko ir stāsts, man uzaicināja no Baltika Air Show, kas notiek Liepājā. Viņi, man liekas, kad jau pēdējos daudzus gadus īstenībā te notiek. Tas ir diezgan īstenībā grandios šovs, kur no visas Eiropas notiek, kad sabrauc vislabākie meistari, kas ir ar lidmašīnām un visu aviāciju saistītie cilvēki, kā arī militārie. Jā, un tad viņi taisa tādas triks, rāda paraugu demonstrējumus un tās lietas. Bet kāds man sakars ar to? It kā jau nekāds. Bet ko es darīšu? Es, protams, pieturēšos pie tā, ka es palikšu uz zemes. Un ar šo automašīnu, jā, ar Skyline, mēs skriesimies par lidlauku ar lidmašīnu AX43 vai kaut kas tam līdzīgs bija. Un tagad nedaudz pārtrauksim video un gribētos pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem. Un tie, protams, ir Car Vertical. Kā daudz no jums zina, tad Car Vertical ir vietne, kur jūs varat uzzināt daudz informāciju par jūsu topošu automašīnu. Visieteicamākais Car Vertical lietot, ja jūs pērciet automašīnu un neko par viņu neziniet, tad droši paņemiet tikai automašīnas vinkodu, iesatiet šajā mazā ailītē, ierakstiet un jums izliks diezgan daudz informācijas, ko, protams, pārdevējs negribēs teikt, ja viņam ir kas slēpjams. Ko es jums gribu parādīt vienu kā piemēru, kad pārbaudīju šo Toyota Avensis. Pēc bildēm viss ok, automašīna ir tirgotā 19. gadā Somijā. Jā, kā redzam, ir bijušas arī kaut kādas 3 avārijas, neko tādu baigi traku krimināli neredzam. Un tad nāk tā pat labākā daļa, kas ir noskrējiens. Un, protams, ka te čaļi pacentušies tā, kad ir notinuši vairāk nekā pusi nost, pār pat 270 000 piereģistrējuši Latvijā. Un kāds no jums ar šo automašīnu brauc un iespējams pat nemazām nezin, ka jūsu automašīnai jau ir 600 000 pāri noskrējiens, nevis tikai 270, kā jums liekas. Tā kā, lai jums nebūtu jābrauc ar šādu automašīnu, kur jūs neziniet neko, tad droši pārvadiet ar Car Vertical un izmantojot manu atlaižu kodu Perfection 86, jūs iegūsiet vēl 20% atlaidi, un šo kodu jūs variet izmantot neierobežotā daudzumā. Ok, lai jums veicās. Hirči, mēģināsim viņu apdzīt, un tur vēl būs daži elementiņi ielikt, kas noteikti izskatīsies labi. Tāpēc cerams, ka sanāks interesants kontents. Un vēl, protams, sadīksim daudz interesants cilvēks, jo vienmēr esmu tādā, kā teikt, man bijusi tāda balta, kā viņu sauc, tāda skaudība laikam par tiem cilvēkiem, kas tik nenormālīgi labi māka ar lidmašīnām braukt, taisīt triks, jo es uzskatu, ka tas ir ļoti grūti un ļoti reti, kurš cilvēks to var izdarīt un tik līdz tādam līmenim. Tāpēc priekš manīm tas ir tāds kā, es nezinu, kā teikt, tāda motivācija, jo man patīk redzēt, ka cilvēki dara kaut ko tādu tiešām iespaidīgi. Un tas nozīmē, ka plus mīnus jau visiem tā iespēja ir, bet kuram pietiek nervu tik līdz turienei. Un visas iespējas, jā. Tā kā ņemiet to pa motivāciju, jūs redzēt, ka kāds ir kaut ko dara tiešām tādu labi neskaudiet, bet mācieties no viņa. Tas tāds mazais ieteikums. Bet jā, labi. Ko es jau pastāstīšu iepriekšējais, nezinu, tas video iznācis vai ne, kur mēs bijām uz Skyline Lietuvā uz standu. Uz etanolu sasniedza 627 zirgspēks un grīz 600 ņūtons. Uz riteņiem pašiem, mēs mērījām tajā video, uz riteņiem bija 533, bet tie ir tie WHP, ko daudz jauc, un ir HP. WHP tie ir wheel horsepower, tie ir reālie, ko tev riteņi dod ārā, bet daudzi jauc ar HP, kas ir nāk no tas ir pie motora paša gala, un tad jau tālāk zaudē caur kardānu, caur kārbu, caur aizmugurē difu. Uz riteņiem tu zaudē gan izvai nosacīti 100 zirgspēks pēc rādītājiem. Tāpēc man aizmugurē, ka likām uz tieši pie pašiem riteņiem, bija 533 pārēķinot uz parastiem zirgspēkiem, tas ir
627. Es domāju, ka tas ir pietiekami. Jo bijām jau lidostā iztestējām, sačakrēju lūpu. Īstenībā nolohojās visām skriešanām, darīšanām, aizmirst, ka es neesmu konkrēti pieskrūvējis lūpu priekš liela ātruma. Un jā, nu tā man vaina, bet labi, nekas traks, to mēs sadaisīsim. Galvenais, ka neizraudu cauri mašinai. Un. Tagad brauksim ar bišķi tādu nesmuku lūpu, pieķepētu, bet cerams, ka viņi izturēs. Visi tādi saskrūvēti, vajadzētu būt ok. Un brauksim šodien. Visi cilvēki priekšā skriedēs. Vakar mēs pabraukājām tāpatām testdraivā sapratu, bet sapratu, ka bremzes nenormālīgi vibrē, par ko nav prieks ne mazākais. Kāpēc tas ir, nezinu. Vai ilgi stāvējuši, nav sadiluši ar klučiem vēl projām un tā. Jā, tā viena lieta ir, kas man nepatīk. Jo visu lidlauktas ieskrējiens ir 2 kilometri un mēs noteikti viņu visu neizmantosim. Tā kā jā, būs interesanti katrā gadījumā. Nu kā, vēl šodien īstenībā pievienosies viens personāžs mums, kas sen nav redzēts. Un cerams, jūs izbaudīsiet visu šo video ar mums kopā. Tevai galvenais nepārslēdzies. Gaidi līdz beigām. Gan jau būs kaut kas interesants. Arī Liepājā vienreiz pa gadu ir pie lidostas propķis, jā, jo pie mums praktiski pasažieru lidmašīnas tādas te nelido. Šogad ir kaut kādi pāris reisi un tur uz Rīgu ik pa laikam, bet jā, un tāpēc mums ir vienreiz gadā arī propķi, ko mēs varam izbaudīt pie lidostas, un tas ir tikai, protams, šitā šovu ietvaros. Tā rinda kāda, nezinu, 2 kilometri gara varbūt kaut kur tā. Jep, tā kā jā, vismaz, ja šodien grib izbaudīt sastrēgumu Liepājā, tad jāatbrauc uz tejienu, jo tā mums Liepājā praktiski viņi nekad nav. Tā esam ieradušies, te visādi mani pretinieki. Jā, būs interesanti katrā gadījumā. Tad jādavo nos Skylines, jāpārbauda visas ceļas, vispārējais, jāuzliek buferi, un tad jau jāiziet izmest līkums. Un jāsaprot, kas kur ko notiks, jo tas pats ieskrējienu josli ir, nekur no turienes sākās un jāiziet. Te ir kilometrs praktiski uz šito pusi un kilometrs uz to pusi. Tikai kopā 2 kilometri. Tā, Skyline esam noparkojuši. Un varam iziet, iečakot lidmašīnas. Nekad nebija domājis, ka es kaut ko kādreiz tādu teikšu, kad iesim iečakot lidmašīnas, ik jau lidoju. Un, jā, ja gadījumā kāds kaut ko saprot, tad droši ierakstiet komentāros, jums tur rādīšu visādus modeļus. Man vispār nemazākais sakars, nemazākā saprašana no viņām nav. Bet arī kaut kas maziņš, tik zinu, ka viņš ir no Lietuvas, tāpēc, ka karodziņš aizmugurē. Bet, jā, ļoti interesanti īstenībā. Ok, viņi pat ir divvietīgi. Karbona propellers. Es no sākuma domāju, ka tā ir vienvietīga, bet izrādās tā ir divvietīga. Vēl labāk, te mums kaut kas lielāks. Jā, interesants īstenībā, man liekas, neatceros, vai es tik daudzām lidmašīnām es tik tūl taču neesmu bijis. Te gan viss izskatās tāds nedaudz vecāks, bet noteikti, ka tur tik daudz kaut kas jāzina. Un šī jau var 4 lidot. Ok. Un te mums ir kaut kādas, es domāju, tās kaut kāds karlaiki, ne? Es nezinu, ka šī tās īstenībā ir. Viņas izskatās.
ļoti vecas. Jā, bet inčīgs. Šitas ir bijis šaujamais, štaļ? Nā. Kāds zina, kas tas tāds spārniņoj? Nē, tā ir kaut turbīte. Nē, labi ir. Pacelt kaut. Es jau kā ieraugu šitāds lidmašīnas, man jau uzreiz liekas, ka tās ir kaut kādas ar visādiem šaujamiem. Bet, jā. Haidi. Iedomājies, cik te jaudi kādreiz nākus ārā. Tu galīgi. Šitādi es toču tikai biju televizoru redzējis. Iedomājies, ka šitā viss tā uguni nāk ārā, viss tas viņu, tas lielais spēks, kas viņu dzen uz priekšu. Fenomenāli. Te arī kaut kāds vēl. Jā. Tas nu gan ir iespaidīgi. Cilvēkiem, kam patīk tehnika, domāju, ka viņi novērtē šādas lietas, tā kā es to daru. Te ir nedaudz mazāks, bet arī diezgan iespaidīgi. Jā, tie ir aparāti. Un no tādiem iemācīties braukt, lidot, tas ir to vērts. Īstenībā varbūt kādreiz arī aizlaidīsim uz Rīgā, Air Baltica, tur tajā teritorijā ir simulātors par 15 miljoniem, ja nemaldos, kas atbilst identiski, kā tu vadītu lidmašīnu lielo. Viss pilnībā identiski, nosēšanās, viss kustības, viss pilnībā. Es gribētu kādreiz sarunāt, aizbraukt turien un pabrauvēt, vai es varētu nosēdināt un pacelt un nosēdināt lidmašīnu. Tas nav lēts prieks, bet es domāju, ka tās tie iespaidi un tā pieredze, tas būtu to vērts. Tā, labi, ejam iečekot tālāk, kas mums te jau kaut kas tāds liekas modernāks. Ne, kaut gan liekas līdzīgi ar to ir vien. Jā, šī tāda bišķiņa nokrāsota, interesantāks salons, tāds sašūts un sadarīts. Un to mums ir kaut kas lielāks. Jā. Un tas krāsojums īstenībā padara tādu vecu laikam, bet nu labi, viņi varbūt arī nav baigi jaunā, bet nu, blin, kad tā tūmā paskatās, ja godīgi man būtu laikam bail braukt, jo man ne īpaši patīk augstums un visas tās lietas. Ja es agrāk dzīvoju Īrijā, ļoti daudz lidojis, tāpēc man baigi nepatīk. Mums ir kaut kas tāds dzeltens, spīdīgs. Un šito jau gan laikam sauc par helikopteru. Šīs nu vairs nebūs lidmašīnas. Bet jā. Vienkārši šito īstenībā nosaukt par divvietīgo helikopteru kabrioletu. Jā. Ja te tiešām var izbaudīt visu. Arī smuki tieši brauc 3 lidmašīnas. Kaut kas zaļš maziņš. Te jau izstās kaut kādi nopietni aparāti. Šīs visas 3 īstenībā bija pilota akadēmijas, kas ir šeit. Jā, un. Esmu pazīstams ar vienu no vadītājiem pilota akadēmiju, un mēs īstenībā runājam. Mēs esam arī šeit braukuši piekrāsot lidmašīnas, kad viņiem vajadzēja izpalīdzēt. Un, jā, īstenībā noteikti, ka daudz Latvijā nemaz nezin, kad ir tāda iespēja reāli mācīties pa pilotu tepat Latvijā. Un turpat bija kaut kāda iespēja, kad to visu var darīt kredītā, ja tu uzreiz noslēdz
līgumu ar kompāniju, kurā tu strādās. Man liekas, tas ir Air Baltica, es domāju, bet jā. Tā kā, ja gadījumā jums interesē vairāk par šo tēmu, es varētu uztaisīt veselu video, lai ir pilna informācija. Nevis tā, kā es tagad uz ātro izstāstīju visu, kas ko kā. Un ierakstiet komentārā, vai jums interesē tāds vesels video tieši par pilotu akadēmiju, un tad arī aizbraukt uz Rīgu, parādīt, kur viņi trenējās. Viņi arī šeit trenējās, tad viņi reāli arī brauc. Kā jūs redzējāt, tām 3 lidmašīnām, kas tikko ielidoja, un viss tā lieta. Tā kā jūs pietiekam atsauksim, uzmauksim arī video un izstāstīšu daudz noderīgu informāciju, un varbūt, ka kāds tieši no jums kļūs par pilotu. Jā, tas būtu apsveicam. Un tagad noiesim garām tādām, kuras man te izskatās laikam diezgan krutās tādas lidmašīnas arī. Tā kā es teicu, ja kāds zina, kas tās tāds ir, tad droši ierakstam. Man nav saprašana, es tikai skatos vizuāli. Jo, jā, te ir kaut kāda. Tad tieši šidā. To dream, to fly, to inspire. Un viss būs kārtībā. Bet jā, šī gan ir tāda, vajag smuku sapucēt. Arī kamera klāt. Bet šidā tiešām izskatās ļoti, ļoti labi. Vismaz pareizajā cimdiņa. Jep, BMW. Tur grīdi īstenībā, es nezinu, vai var redzēt, bet apakšā ir stikla grīdi, kas var redzēt zemi lidojot, jo gan es nezināju. Tā arī izskatās ļoti smuka. Tādām smukām krāsām nokrāsot vēl metāliku un visu. Jā. Puļķīts bija karbona. Jā, šitai arī grīdā ir caurums. Tur kaut kādi parametri, griešanās un viss kaut kas man nesaprotams lietas. Un tad te mums ir arī kaut kas iespaidīgs. Jā. Tiešām ļoti smuki. Nokrāsots arī tā smuki piedomāts, nevis kaut kā parasti. Jā. Tiešām ļoti kruti. Un tad mums ir kaut kas bišķiņ tāds švakāks, laikam vecāks, viss skatās maz vizuāli. Ar kokdurvītēm. Viņam īstenībā visu konstrukciju. Visu laikam pamat konstrukcija ir no koka. Opā. Bet to šeit ir karbons. Jā, parādīšu jums pilotu akadēmijas lidmašīnu, ar kur jums iespējams būt, iespēja būt lidot, ja jūs mācītos pilotu akadēmijā. Jā, īstenībā tas liekas baigi kruti. 2 propelleri vismaz šodai. Jā, arī 4 lidot. Tad šeit ir tāds 2 mazāks. Te jau visādi nopietni, te dačiki un tādas lietas. Un te mums paceļās regula. Tie, kas nav bijuši laikā uz šitādiem šoviem kā es, tas ir nenormālīgi skaļi, ja godīgi. Nenormālīgi skaļi. Tā, ka tiešām tur nāk ārā pats vēls.
bet viņš pilnīgi otrādi lidoja. Tāpatām kā uz iepus, tā uz otru. Tur normālā ātrumā vēl pēc tam. Tad ir tas troksnis. Tad, kad turbīna pagriežās uz cilvēku pusi, ir diezgan iespaidīgi. Jā. Kā jau teicu iepriekš, man reāli tāda balta skaudība par šitiem cilvēkiem, kas tā iemācījušies. Tādu malaķu vienkārši fenomenāli. Īstenībā, cik viegli tā lidmašīna, ka viens cilvēks pieliek ratiņš un esam mierā viņa aizstum vienkārši diezgan kratu. Un tagad iesim apstīties vienu tādu konkrētāko mežonu lielo. Tagad iesim. Te mums ir kaut kas šāds. Viņi pa gabalu jau likās liela, bet pienākot klāt, un likās vispār nenormāli. Tas gan bija ātri. Jā. Ļoti iespaidīgs aparāts. Tur stāv vēl viens, laikam tāds. Kas tev jau lido? Kā jau vienmēr, kad vajag, tad GoPro uzkarās. Tas ir GoPro otrais vārds uzkāršanās. Nevarēja uzfilmēt, kā kabriolēti pielaida. Īstenībā arī inčīgi viņš pa zemi aizbrauc taisen, aizmugurē propellers un laikam uz augšu arī, protams, jau ar lielo. Mazais kabrs aizlidoja, bet viņam tā kūpa tik traki, kad es teiktu, ka viņam ir eļas gradzeni beigt. Labi, es nezinu. Bet katrā gadījumā ļoti daudz baldu ārika beidzās. Tas noteikti bija kaut kāds specefekts, es vienkārši nezinu neko. Īstenībā, ja no malas izskatās, ja nezināju, ka šitos šo likās, ka viņš krīt. Ja viņš lidoja, ķip normāli bez dūmiem, uzreiz palaid dūmus un viņš sāk gāzties. Jā, interesanti aparāts. Man ir pusdienu laiks pa pončikiem. Es no sākuma nevarēju saprast, ko tas čalītis tur kustās. Man likās, ka viņš rāda kādam kaut ko tur, bet īstenībā tas ir pilots un viņš iegaumē, kā viņi lidos pēc tam. Viņš tagad uz zemes rokām, viss pats savu ķermeni kustās. Tas gan ir kaut kas, man točiņ jauns. Jā. Protams, tuvāk neiešu filmēt, tas būtu diezgan muļķīgi. Bet, jā, ideja jūs sapratāt. Es nezināju, ka viņi tā uz zemes provē visas kustības. Izskatās, ka tūlīt sāksies kaut kāds nopietns braukšanas. Izrādās to pirmo lidmašīnu, to smuko, brauc sievieti. Un viņi arī tieši tāpatām uz zemes iegaumē visas kustības. Jā, ničīgi. Vajagākai ķermeņa atmiņai laikam jābūt, vai kaut kā tā, es nezinu, jo šitā tēma tiešām man ir sveša.
Viņi notestē viss, kas kustās. Viss vairākas reizes tiek pakustināti, paraustīts. Un tā tikai laiž ārā. Jā, drošība pirmā vietā. Vismaz pie lidmašīnām tas tiešām strādā. Mašīnām, ka braucu gan ne. Kā iekšā un lieži tikai. Un ceru, ka sajies, protams. Lidmašīnā gredzena aizgāja pa pieskaru. Krīt. Jā, tas ir diezgan iespaidīgi, kā nepazūd vienkārši tā, kurā vietā viņš atrodas, vai uz augšu, uz leju astūrē un viss tas, jo tas kritienā tur pilnībā viss pazūd, man liekas, viss maņa orgāni. Es nesaprotu, kur tu vairāk esi. Vismaz man taču tā būtu. Ja mans personīgais mehāniķis brauc. Stāstīt personīgais mehāniķis. Jā. Viss kaut ko pazīst, viss kaut kur var tikt iekšā. Vienkārši piebrauc, man te bišķi jāiebrauc ir. Man ir instrumentu koferis neatpakots mašīnā, tā kā mazums noderē. Labi. O tā. Tā kā tāds mums te tās lietas ir. Pēc tam to pilotiem varēs ēst pusdienas, ritīgi vašnīs, uzreiz džeks būs. Tā kā Jā, tā kā, jo Rols jau te bija vienreiz, jo 2 gadu atpakaļ. Un tagad ņemšu no viņa kaut kāds tips un triks, kā jādara, kā pareizi. Kaut gan man īstenībā vajadzēja jau būt tikšanās ar to pilotu, ko brauks, bet pagaidām es īstenībā, man liekas, to lidmašīnu pat neredzu. Tā kā, jā, bet labi, laiks rādīs. Mēs ar Rolu ridīgi haļaušīgi izmanto visu uzreiz. Stabili uzreiz pie bezmaksas galdiņiem, bet šitā ridīgi forši vērtīgs lietīgs dabūt akas sēmens. Sakšu tā, jā. Tad to es tur lētos pončiks ēt pa 20 centi. Izrādz novīts kaut kur Sūriju lidostā. Šitā vienkārši ienāk un grāb, ko tu gribi. Vai par pirmajām reizēm nerunāsim? Kā jau pasākumos pienākās, nekas nenotiek laikā. Bija jābūt 1:45, bet būs 4:10. Bet to pasaka 1:45. Tā kā viss ir normāli. Vairāk varēs kaut kā nakaļau apēst. Izēdām tādu bufeti. Izēdām sākumā pilotu bufeti, tagad iesim uz VIP bufeti, kaut ko tur izēdīsim. Jo mums teica, ka tur vairāk var kāst. Tā kā mēs mēģinām visu nedēļas normu noēst tagad, lai nav pa nedēļu nekas jāpērk. Tā kā viesnīcā paliek brokastīs, brokastis arī pēd jau 4 brokastis uz priekšu. Ja to pa vēl tā jāņem. Jā, tā kā tā. Bišķiņ sanāk tāda laika zaudēšana, bet neko. Bija citi plāni, neko darīt. Pastāst, kāda plāna bija. Plāna bija jāgāž ar ūdensmoci, tāpēc, ka beidzot ir pēc 2 nedēļām Liepājā silts un jāšauj ūdensmoci braukāt. Jā, un tas kontents jums tieši nepatīk, cik es zinu. Jā, un viņai patīk, tīpaši tā kā soda. Tas ir labs kontents. Jā. Paspēju izlielīties, kad tu nopirki ūdensmoci. Jā, šis video iznāk, jā. Tā kā tā lieta, jā, bet cilvēki īstenībā arī diezgan tāda. Jā, galvenais jau, kas ir forši, kad laiks ir superīgais.
Pastīsimies kabīni. Tur noteikti kabīni. Viņš tās diezgan svaigs, man liekas. Kaut ko lidojis, Bet, jā, baigais aparāts. Tas bija traki. Temperatūras arī normāli sakāpa. Yeah, you can drive one more time. Now my temperatures is very hot. Oh. Nu tā, tikko izbraucām, atkal nekas tikai pēc plāna. Ne jau visām pirotehnikām, neko vienkārši pilnīgākais bardaks. Mašīna nezinu, kāpēc tik līdz
106 grādiem, gan eļļa, gan arī ūdens. Nozīmē, ka jāmeklē viennozīmīgi lielāks radiators, kaut kas tam līdzīgs. Bet tā iet viņi vienkārši lopā. Tāda sajūta, ka varētu aizlidot. To gan liels prieks, ka tas rāviens un stūmiens liekas, ka nekad neapstāsies vienkārši. Ir fiziski bail ar tādu nezināmu automašīnu braukt tur, nezinu, 250 plus vai kaut ko tādu. Un jā, tā lieta. Neko darīt. Bet, forša pieredze bija. Vienīgais stulbi, kad nesanāca tā pirotehnika, kā bija paredzēta kopā ar, vai kad brauc lidmašīna ar mašīnu, tad arī pirotehnika. Tāpēc es arī pilnībā nezināju, izbraucu vēl vienreiz cauri. Vēl joprojām nebija pirotehnika. Un izrādās, ka kaut kad viņi tikai bija pēc pāris minūtēm. Jā, bet tā piedzīvojums afigenākais, bet viennozīmīgi ir jāpiestrādā šeit pie organizācijas. Bet, labi, vēlēšu paldies, ka devu man tādu iespēju izbraukt kārtīgi pa lidlauku un tik tuvu redzēt lidmašīnas. Jā, tas gan bija ļoti inčīgs piedzīvojums. Tā ir otrā diena. Laižam apakaļ uz lidostu. Bet šodien ir bišķiņ izmaiņas, jo līja lietas visu rītu. Bet tagad jau no tāda brīdi jau vairāk nelīst, cerams, ka tā arī paliks. Jo man braucienu pārcēla no 4:45 uz 3. Pilotam, ar ko es braucu, ir jālido uz Lietuvu apakaļ. Jā, jo īstenībā lielākā daļa visi tie piloti bija no Lietuvas, 80% laikam, kad Lietuvā tā sfēra ir ļoti stipra, tā kā apsveicam. Un jā, par vakardienu īstenībā, baigā ņemšanās bija darīšanās, jo es tāds cilvēks, kam nepatīk kavēt, tāpēc viņš paliek nervos un tā tālāk, bet okei, tas saprotams pasākumu. Viss tur notika, ne tā kā vajadzēja, bet labi, notika, izbrauc visu kārtī. Vienīgais, par ko man rīdīgā dusmi ir, kā ātrumkloķis nolūž. Blīn, tas bija tāds fails. Jā, un tāpēc arī video tas starts, kur es uzsāku lidmašīnu, izskatās, ka es vienkārši konkrēti zaudēju, bet bija tā, ka uz tam sekundēm es nesapratu, kas notika. Man pirmā doma bija, kad noraugu kardānu vai kārbu. Kārba aizgāja pa pieskaru vai kaut kas tāds, un tad, kamēr es sapratu, ka tas ir ātrumkloķis, tad jau lidmašīna jau bija gabalā. Jo runājot ar pilotu, bija tā, ka kā pēc tās jaudas man vajadzēja būt, kad es neizspolēju, baigi man kaut kādu brīdi vajadzēja to startu izcelt viņam. Bet, labi, tas tā, galvenais, jo tur viss ir. Tā notika, viss bija kārtībā. Bet šodien es ceru, ka būs asfalts savs, jo, ja nē, man ir baigi liels izredzes, kad man pārāk daudz spolēs. Jo spolē, galva, kad dabon, diezgan, nopietni, jā. Tā, labi, braucam, un tad jau skatāmies, kas mums tur sanāks. Esam jau nokraušies, salikuši buferi, uzsildījuši, sapratuši, ka viss kārtībā Skylinam. Nolikt tur. Un pienācām papļāpāt ar pilotu, ar ko mums jābrauc. Šī ir tā lidmašīna īstenībā, ar ko mēs skrējāmies jau vakar, un arī šodien skrēsimies. Jo vakar, bet īstenībā mums tur baigi nesagāja pēc tā visu plānotā, jo viņam arī pēc pirmā brauciena esot motors bišķi uzkars pa daudz, jo viņš jau vakar pirms tam brauc, piedalījās visādos tur, un vakar bija diezgan karsts, tāds, baigi ne, bet, diezgan silts. Un plus vēl nebija baigies vējš. Viņam arī uzkars motors, tāpēc viņš dabūja aizlidot vakar nedaudz tālāk. Jā, kādā gadījumā mums vakar nesagāja. Cerams, ka šodien sajies bišķiņ sinhronāk, kā teikt. Jo viss tas brauciens ir vairāk dēļ skatu. Tas nav tiešais tur dragreis, kurš ātrāk, jo skatīt būsim reāli, viņam iet uz 450. Jā, man varbūt ar šito reduktoru 250 kaut kas tāds, tā kā kāds tur var būt, kā teikt, dragreis, tikai šoreiz uzlikt citu ātrumkloķi, arī kas īsti nedara. Tur viss ir saķīmiķots, un cerēsim, ka viņš nenotrūks, jo es gribu ritīgi startu izraut, jo mēs abi ar pilotu runājām, viņš teica, ka pēc jaudas ziņas man vajadzētu startu vismaz kaut kādu gabalu izcelt. Un tad jau skatīsimies, kas mums tur sanāks. Cerams, ka šodien sajies.
Un iekšā ir jau tāds neliels drudzīts, bet, protams, ka gonka atlikā atkal pa 30 minūtēm, bet, nu labi, tas nekas traks. Jā, tagad īstenībā reku braukā kaut kas arī ar mašīnu. Un cik saprotams, tur tā var redzēt, viņam ir tramplīns. Viņš laikam skriesies ar šito lidmašīnu, kas tur lido tā dzeltenā. Īstenībā vajag grūti saprast caur GoPro, cik tālu jūs tur variet redzēt, jo es, kad skatos caur GoPro mazo ekrāniņu, es īsti neredzu to lidmašīnu, ko es filmēju. Bet labi, jā, tā kā viņi tur laiks kaut ko darīs, un pēc tam laikam mēs skrienamies. Tā kā tā kaut kādīgi, vismaz tāds plāns šobrīd. Jums tāda unikāla iespēja tik tuvu redzēt kaut ko šitādi īstenībā ir. Kur tu vēl iet? Tik daudz tur kaut šādi caurumu. Jūs zini, tāds neitīgs stūri. Jūs zini, šeit tā. Baigais aparāts, bet, blin, viņu tik skaļi, nenormāli, vienkārši tā kā nopietni. Te mums kaut kas interesanti, kas uz zem vienmēr atrodās, bet šitie arī šodien īstenībā lek kaut kur. Kāds te nulles mums uzcirtuši ir, un laikam arī uz 2 riteņiem mēģinās. Ko, ejam gatavoties braucienam? Pilots iet uz savu. Mēs tūlīt pielaidīsim nedaudz, pasildīsim motoru un braucam. Jā, satraukums ir īstenībā ļoti liels, ja godīgi. Bet, nu labi, kas jādara, tas jādara. Jā, laižam. Īstenībā super lielais prieks, ka viss atkal izdevās labi, bišķi temperatūra uzkāpa. Jums nevarētu redzēt, bet jā, 103, 105, bet man ir speciāli šķidrumi, kur es varu atļauties tur tik daudz, lai kāpī. Un šoreiz, būtu noteikti riepas uzsildīts, un tā mēs vienlaicīgi būtu ar lidmašīnu aizgājuši kaut kādu brīdi, bet, jā, viņam uzrāviens ir ļoti iespaidīgs katrā gadījumā. Man vēl pirmais, otrais diezgan labi spolē.
Tā kā jā, bet izbraucam viss iekšā pēc bremzēm smird. Un tagad jau īstenībā bremzes pievibrēja mazāk, jo laikam sadil. Nu, tā kā viņām vajag. Un tā kā jā, bet nu, lielais prieks, kad nobraucam, viss ir tā kā tam jābūt. Un super! Tāds piedzīvojums. Tu dīji iekšā adrenalīns. Reku viņš jau lidinās. Jā, piedzīvojums vienkārši tāds, ka mega. Nu, katram no jums novēlu kaut ko tādu izbaudīt. Tiešām, ka patīk šitās lietas. Tas ir tāds super liels ķeksīts manā listē, ko es esmu izdarījis. Vēl ir daudz visāds interesants lietas. Tāpēc, jā, tur ir superīgi priecīgs. Es īstenībā lielais paldies tiem, kad man uzaicināja. Uztaisīsim tādu nelielu video rezumē. Katrā gadījumā piedzīvojums afigenākais. Nu tā, kad tiešām ļoti liels prieks. Jo man baigi rēt, kas vairs sagādā lietas, ko es daru prieku. Laikam, nu, kaut kā laika tā ir, kad pie visu pierod. Tad varbūt izklausās jocīgi, bet jā, ir ļoti grūti atrast tādu patiesu, normāliskākās emocijas prieku, kas sagādā. Tāpēc ķeru katru to vēl mirklīt, kur ko var atrast. Bet labi, tas tā, katrā gadījumā super liels prieks, kad Skylines izturēja, viss ir saskrūvēts, nozīmē, ka pareizi. Viss izturēja, nobraucam, viss chill. Priekšā bremzes, nu, gan ir diezgan pašvaks, bet laikam tagad īstenībā sāk otrā dienā viņas piedilt. Vairs tik traki nevibrēja, jo pirmo dienā, kad testdrēvā braucam, bija vienkārši ļoti, ļoti traki. Tad šodien jau bija tā, kad es varēju jau, pat ja gribēju, nolikt pa nažiem. Un jā, izbraukts ir, viss ir kārtībā, un tas ir pats galvenais. Nu ko, lielais paldies, ka šis noskatījās tik tālu. Droši ierakst video, kā tev liekas viss šitas ten. Un vai tu gribētu arī kādreiz izbraukt tā, jo katram ir iespēja tikt šādos braucienos. Protams, visam vajag laiku, visam jāsaiet tā, kā jāsaiet. Tā kā labi, jā. Ok, super, lielais jums paldies un tiekamies nākušos piedzīvumos. Čau!